Labdien! SIA KM partneri valdes loceklis Armands Gritāns. Un šodien mums sākās laikam trešā sērija reideriskajam uzbrukumam, kuru vīda saskaņas partija un mēģina atņemt mums centrāla tirgus teritoriju. Respektīvi izstāst par tiem galdiem. Es domāju, jāskatās tā situācija visa kopumā, ne tikai galdi. KM un partneri uzbūvējuši gan šos modeļus tirdzniecības, gan šos galdus, nodevuši lietošanā apakšnomērkam SIA Mercados, kuriem šobrīd ir strīds ar centrālu tirgu par apsaimniekošanas jautājumiem. Centrāla tirgus mēģina pārtraukt šo līgumu, kas ir pilnīgi nelikumīgi, jo viņš ir noslēgts ar 3 pusēm vienojoties, ja? Un šeit arī ir atvērts īpašuma jautājums. Ja? Viss šis īpašums pieder KM un partneri. Kā mēs redzēsim materiālā, es vienkārši gribu piebilst, kā mēs redzēsim materiālā, reklāmas īpašums jau tiek labi tās plēvis, tas tur struns, bet reāli tās viss jau metāli tie profili, tas viss jau tiek zāģēts kopā. Viņi pamatojās, ka tas neatbilst kas tur. Izstāst par to 19. gadu. Viņi pamatojās uz to, ka viņi lauž līgumu vienpusēji un uz tā pamata viņi var darīt jebko. Tas ir pilnīgi nelikumīgi, patvarīgi, un šodien viņi pieaicināja municipālo policiju, kura savukārt pazvanīja savai vadībai, un vadība atbildēja, ka viņi var to darīt, neparādot nekādus atkal dokumentus. Sākās kaut kādas muļķīgas atrunas uz kaut kādiem ugunsdzēsības jautājumiem, kaut kādiem arī nevienu dokumentu nevarēja parādīt. Respektīvi, reideru uzbrukums turpinās, un kas pats interesantākais, šeit ir tiesas lēmums, un šie galdi ir nodoti atbildīgā glabāšanā centrāla tirgus darbiniekam Aivo Bruģim, kurus nodeva viņam tiesu izpildītājs, lai viņš viņus saglabātu esošajā kārtībā, un nekas netiktu sabojāts, nobeidzināts, pazaudēts, iznīcināts. Viņi tagad atklāti viņus ņem un zāģē vienkārši un jauc nost. Līdz ar to šeit jau ir krimināla rakstura darbības, un Aivo Bruģis šodien atnāca un paziņoja, ka viņš ir gatavs uzņemties šo atbildību, ka viņam ir vienalga. Viņš uzskata, ka aiz viņa stāv policija, municipālā policija, valsts policija, ka viss ir sarunāts, viss ir kārtībā, un principā droši vien daļai viņam varētu piekrist, jo neviens jau uz to nereģē. Uz uzņēmuma uzaicinājumiem noskaidrot lietas apstākļus un risināt šo jautājumu. Vienīga atbilde, ko mēs saņēmām, ir variet vērsties tiesā. Tad es jautāju, vai ja jums kāds zāģēs mājā jumta, jūs arī vērsīsieties, vismaz tiesas lēmumu gaidīsiet. Tad jūsu bērni jau būs nosaluši un izmirkuši. Jā, respektīvi, viņi vienkārši patvarīgi ar municipālās un valsts policijas palīdzību šobrīd veic nelikumīgas darbības. Jā, bet paskaidro par to 19. gadu, ka reāli būtībā līdz 19. gadam tāpat viņi nevarēja pēc kārties vispār. Protams, līdz 19. gadam ir līgums, kurš ir noslēgts, kurš šobrīd tiek apstrīdēts tiesā gan no mūsu puses, gan no centrāla tirgus puses, gan no SIA Mercados puses. SIA Mercados ir iesniegusi prasību par 540 000 zaudējumu atlīdzību centrāla tirgum. Savukārt centrāla tirgus mēģina teikt, ka SIA Mercados ir parādā 160 000. Ja? Tātad tos jautājumus visus var nolemt tikai tiesa, kuram ir parādā, cik parādā, vai līgums ir spēkā, vai pārjaunojuma līgums ir spēkā. Un visus šos jautājumus var izskatīt tikai un vienīgi tiesa. Līdz tam brīdim tas viss ir nelikumīgi, un es saprotu, ka tam arī būtu jābūt glabāšanā, bet kā mēs redzējām, būs arī ielikšu video, kur mēs nofilmējam, kā viņi zāģēja. Un mums atstāja izvēli, kā vienmēr, jūs variet tagad... Vai klusēt vai tiesāt? Vai klusēt vai tiesāties, vai ir vēl viena iespēja var kauties ar municipālo policiju, veikt kaut kādas nekārtības, kas, protams, ir smieklīgi mums, protams. Neviens netaisās to darīt, un mēs, kā saka, likumīgiem līdzekļiem aizstāvam savas tiesības. Labdien! Labdien! Jānis, es gribēju jums pajautāt. Es neko nekomentēšu, variet pat neuzdot jautājumu. Jūs svešu īpašumu tātad postat un tas... Netērējat laiku, es neko nekomentēšu. Reklāmas mēs varam redzēt, kā tiek glabāšanā nodots īpašums, tiek skaisti pārvietots laikam, lai glabātu viņu veselā veidolā ar flekšiem. Tas noteikti viņi sazāģēs, lai pēc tam sametinātu kopā. Visticamāk. To jau vairs nevarēs izdarīt, jo viņi nogriež to ar fleksi, tur vairs... Nē, tas sarkasms, jā. Jā, es saprotu, jā. Viņi, protams, šobrīd tiek iznīcināti. Neskatoties uz to, ka ir tiesas lēmums un tiesu izpildītāja rīkojums glabāšanā nodot, jā, bet, kā mēs zinām, vismaz kā mums ir pateikts, ka tiesu izpildītājs ir Andra Morozova draugs,
Un tāpēc viņš arī nodeva atbildīgā glabāšanā centrāla tirgus darbiniekam, nevis šo galdu īpašniekam vai apsaimniekotājiem Mercados. Ieinteresētai pusē. Jā, nodeva ieinteresētai pusē, kura šobrīd vienkārši neskatoties ne uz ko, mierīgi viņus zāģē kopā un pasaka, es uzņemšu šo atbildību. Kas centrāla tirgus reputāciju vēl izpušķo, bija tas gadījums, kā bija tas uzvārds, kas tas mašīnas saglas? Nē, tas tikai tāda piebilde, ja? Tur bija viens par ko mēs varam runāt? Tas jau ir iet jau kuru jau atlaida. Tādā stratēģijā ierastā. Tas ir saskaņas partijas stilā, un es domāju, ka te arī municipālā policija brauc tikai tāpēc, ka Ušakovs dod šo pavēli, jā, un arī paši policisti šodien redzēja mazliet sašutuši un saprot, ka rīkojas nelikumīgi, un viņam nepatīk visa šā situācija. Bet viņi pazina priekšniekam. Kā viņi visticamāk atbildēs, ja tu kaut ko jautās, mēs tikai pildam pavēles. Nu jā, viņi pazvanīja priekšniekam. Nē, viņš šoreiz, kas dīvaini atšķirībā no tā brīža, kad viņi nelikumīgi lika žogu, kurš tagad daļai jau ir noņemts, jo viņi tā kā saka, veic jau citas darbības turpina veikt, ja. Žogs tagad ir noņemts daļai, bet toreiz viņi vispār nekādus dokumentus neparādīja. Tagad viņi vismaz painteresējās, apskatījās, bet tomēr pazvanīja savai vadībai. Vadība pateica, ka kas viņiem ir nāk? Jā, viņiem ir jānojauc. Sāk izdomāt, kas ir vajadzīgs Rīgas pilsētai. Mēs sakam, labi, parādiet dokumentus, kāda pamata, kaut kā. Tas ir vajadzīgs ugunsdzēsēji, tur kaut ko teica. Un atkal nekā. Nu jā, metālisks konstrukcija galds, kura vietā droši vien tiks uzlikts rīt cits galds. Šeit ir ļoti vienkārši. Viņi grib pieņemt teritoriju pirms laika nelikumīgi, patvaļīgi un, kā saka, un piedāvā mums vienkārši pēc tam samaksāt kompensāciju. Es nezinu, vai viņi te grib uzlikt bruģi vai vienkārši grib būt. Tev privāta māja noteikti ir, ja? Jā. Tev, ja jumtu jaunu vajag, tu iespējams uz Nilu māju varētu aizbraukt, vienkārši nozāģēt jumtu uzlikt savējai. Tev tāds piedāvājums neinteresētu? Viņš taču likumīgi. Ja viņš gribētu, viņš taču varētu apstrīdēt. Es piebilstu, tikai ir viena lieta, ka Ušakova maija atradas Monakā, 45 miljoni no rīdzinieku naudas, tur no porta visur, jā. Tā kā tev būs grūti aizbraukt līdz Monakā un nozagt jumtu. Jā, man būtu lieliski, ja beidzot atrastos kāda atbildīga persona šajā valstī un kura pārtrauka šīs patvaļīgās rīcības. Tikai eiroskeptiķi var izglābt valsti. Jā, paldies eiroskeptiķiem, ka jūs vismaz interesējaties un kā saka, un filmējat un atbalstiet un dariet kaut ko, jo godīgi sakot, es saprotu, ka no pilsētas budžeta caur pašvaldības uzņēmumiem masu informācijas medijos tiek ieguldīt tik daudz naudas, ka viņi neiesaistās šeit. Viņi baidās. Viņi negrib, jo viņi saņem līdzekļus par reklāmu materiāliem, par reklāmas naudu, un neviens neko nefilmē, neviens neko neiesaistās un nepiedalās. Ja jau ir taisnība jūsu pusē, tad jūs varat pateikt tās vārds. Es jums vēlreiz saku. Tiesas process iet un jūs bojājat svešu īpašumu, ne? Vēlaties kaut ko saņemt, kādus komentārus, dodaties uz administrācijas ēku. Jo tur ir gatavs atbildes, es saprotu. Bet jums tātad, pa taisnību jūs nevarat pastāvēt, jo jums viņas nav. Jā, tas nekas, ka mēs te esam ieguldījuši miljonus eiro mūsu uzņēmums, tas nekas, ka mums te pieder īpašums, ar jums nav ko runāt no sevies. Mēs te esam bosi, mums te pieder Rīga, policija, viss ir kārtībā. Jā, skumji, bet tā Latvijas realitāte. Jā, tiksimies vēlēšanās. Es domāju, ka nevienam tas nav noslēpums. Paldies, ka noskatījāties šo video, dalieties viņu tālāk. Un līdz nākošai reizei, jo šitas jau viss nebeigsies. Paldies!